Labvakar, esmu Boris no 12 soļu grupas. Vēlais sākums 3.13. Mēs pulcējamies katru pirmdienu, ceturtdienu, 8 vakarā pēc Latvijas laika online. Vēlais sākums ir pagājuši 10 gadi kopš devos pensijā un 7 gadi kopš piebiedrojos anīmiem alkohoļiem. Tagad es tiešām varu teikt, ka esmu pateicīga alkoholiķa. Es esmu 75 gadus vecs alkoholiķis. 55 no šiem 75 gadiem es pavadīju kā parasts vidusmēra cilvēks. Alkoholam bija tikpat niecīga nozīme manā dzīvē kā karamelizētam kartupeļiem. Priecājos, ja bija, taču neizjūtu trūkumu. Es izaugu ģimenē ar diviem mīlošiem vecākiem. Vienu vecu brāli, nepārtrauktu mājdzīvnieku plūsmu, zirgu izjādēm, draugiem, kas vienmēr bija gaidīti ciemos. Mūsu mājās valdīja strikta disciplīna, taču tā nepārkāpa domāšanu, kas valdīja 20. gadsimta pirmajā ceturksnī. 20. gadsimta pirmajā ceturksnī. Tāpēc es, protams, neuzskatu, ka pret mani vārdarbīgi izturējās. Es apmeklēju privātu skolu un vēlāk vidējo rietumu koledžu. Es apprecējos, man piedzima bērni, es strādāju, pārdzīvoju savu vecāku un vienu savu bērnu nāvi. Es arī pazinu patiesas draudzības un finansiālās veiksmes labumus. Um, Man patika zirgu izjādes. Es pazinu patiesas draudzības. Man patika zirgu izjādes, peldēšana, tenis un mēdzu pavadīt klusus vakarus kopā ar saviem bērniem, grāmatām un draugiem. Kas ar mani notika laikā starp 55 un 63 gadu vecumu? Man nav nejausmas, vai dzīve bija pārāk smaga, vai kāds novēlojis gēns pats no sevis pēkšņi sāka spraigu dzīvi, es nezinu. Taču es zinu, ka 65 gadu vecumā es metos rāpus, pārvēršoties par kāpuram līdzīgu sievieti, kas bija gatava aptraipīt visu to, kā labā biju strādājis, apgānīt visagrāk tik dārgās attiecības, kādas man bija. Es arī zinu, ka pateicoties brīnišķīgiem dieva radītiem apstākļiem un cilvēkiem, pārvēršoties par kāparam līdzīgu sievieti, kas bija gatava aptraipīt visu to, kā labā biju strādājis, un apgānīt visas agrāk tik dārgas attiecības, kādas man bija. Es arī zinu, ka pateicoties brīnišķīgiem dieva radītiem apstākļiem un cilvēkiem, es tiku aizvesta pa vienīgo uzvedības ceļu, kas man atgriezis veselo saprātu, skaidrību, radošumu un laimi. Pirmo reizi iedzeru 20 gadu vecumā. Lai gan man patika alkohola garša, man nepatika, kā tas man lika justies. Līdz 30 gadu vecumam es vairs nedzeru. Un man likās, ka tas man ļāva izskatīties vēsai un izsmalcinātai. Šo agrīno gadu laikā pietika ar pāris dzērieniem, un bieži vien es sūcu vienu viskiju glāzei ar ledus visu vakaru. Kad man apritēja 35 gadi, manam 12 gadus vecam dēlam konstatēja neārstējami vēzi, un pēc pāris mēnešiem mans vīrs pieprasīja šķiršanos. Nākamajos 5 gadus, kamēr dēls dzīvoja, es reti kad iedzēru. Nekad nedzeru viena. Agonija, bailes, sāpes, pārgurums mani nenoveda pie dzeršanas. Taču krietni vēlāk durvis uz dzeršanu atvēra laime. Ap 45 gadu vecumu mana interese par alkoholu sāka uzņemt apgriezienus.